gandrīz vienāds atalgojums, nezinu, tur Nedrīkst skaņu inženierim un apkopējam, un tas nav ok. Jūs viņus ārkārtīgi nodarbināt, un algas nekādas būs jārunā ar vadību. Tad man šķiet ārprāts kā tie attīstības nodaļas kolēģi un komunālās nodaļas kolēģi, kā viņi vispār ar to spēja tikt galā. Labdien, cienījamie skatītāji, klausītāji un vēlāk arī laikraksta neatkarīgās Tukuma ziņas lasītāji. Mēs atkal esam, ja par laikrakstu runājam, tad rubrika Nedēļas sarunas, un mūsu šodienas viesis ir Tukuma kultūras nama direktore Anete Pitena. Labdien! Un jāsaka tā, ka šī saruna ar dažādu iestāžu un uzņēmumu vadītājiem un arī ar domas vadību un politiķiem mums sākotnēji bija iecerēta šeit tādā seriālā. Ja mēs parasti tādas intervijas gada sākumā vai gada beigās, lai tādus pārunātu, tad šī gada plānus, pērnā gada izaicinājums, šī gada izaicinājums, tāda jaunā gada, var teikt, ievada sarunas, bet tā kā šobrīd mums viņas tiešām ir bijušas tik daudzas un garas un saturīgas, un pusgads ir klāt, it kā jau vēl varētu runāt arī par pērno gadu, bet būtu nepiedienīgi Jāņos. Kas to vairs var atcerēties, un Jāņos un Gagalā jau ir jāskatās uz priekšu uz nākotni un godi jātiek cauri šim gadam un arī šī gada izaicinājumiem. Un tieši tādēļ mums mazliet jau sāka pamainīties šīs saturs, kā mēs visiem it kā centāmies vienāds jautājums uzdot, bet viena lieta gan visiem sarunu biedriem ir vienāda. Tas ir pirmais jautājums, un tā ir vizītkarte. Un tā mēs arī jautājam saviem sarunas biedriem, kas ir Anete Pitena? Anete Pitena ir pirmkārt 3 meitu mamma. Droši vien šobrīd tas ir viens no centrālajiem aspektiem manā dzīvē. Un Anete Pitena ir, droši vien tas ir tas, kāpēc es esmu šeit, ir Tukuma pilsētas kultūras nama vadītāja. Strādāju tur jau, šis būs 7. gads. Ar mazu pārtraukumu, gan 2 gadu, bet jā. Ar mazāko bērnu. Jā. Un tagad esat arī tukumnieci, jo vispār esat ienācēji. Daudziem, kādēļ svarīgi mūsu sarunā, mums ir bijusi intervija ar jums un lasītāji droši vien zina, bet skatītāji noteikti nē. Un stāsts ir par to, ka jūs esat ienācēji šeit. Jā. Rīgas meiteni, ja es pareizi atceros. Rīgas meiteni, jā, mēs abi ar vīru esam rīdzinieki un nolēmām pārcelties uz dzīvi laukos, tad, kad piedzima mums pirmā meita, un tas jau ir jau pirms 12 gadiem, šausmīgi laiks skrien. Nopirkām viensētu Tumes pagastā, laukos, mežā, dzīvojam tur joprojām. Mežs nav vairāk, es tā sapratu, ka tas bija tas šoks, ka es jau atkal ir. Nu jau ir attaudzes, jā. Kopumā esam ar dzīvi apmierināti, un man šķiet, ka šī ir ļoti laba vieta, kur audzināt bērnus. Te ir droša, manā izpratnē droša un laba vieta, kur dzīvot ģimenēm ar maziem bērniem. Bet vīrs arī ir mūziķis, viņam ir taču spēlē, manuprāt, ka Ventspils, nevis Ventspils, bet Liepājas orķestrī. Kā ir izbraukāt? Tagad vairs nebraukā uz Rīgu, jo jau kā 2. gadu ir izdienas pensijā, bet viņš šobrīd pievērsies ir vairāk pedagoģiskajam darbam un māca Ventspils muzikas vidusskolā bērnus. Bet tāpat ir jābrauc attālināti, jau nebrauc. Teiksim, tā nemāca. Bet tā nav katra diena, tas ir bišķiņ savādāk. Līdz ar to, tad, protams, tā izbraukāšana ir salīdzinoši vienkārša. Mums tik daudz, cik ikdienā tas ceļš no mājām uz darbu man Tukumā un bērniem uz skolu un uz bērndārzu. Tie ir bišķi vairāk nekā 10 kilometri. Un tagad lēnām saprotam ar vecāko meitu, ka tas ir mazliet izaicinājums, jo ir iestājies tas brīdis, kad ļoti gribas draudzēties un gribas draudzēties visu laiku. Un tad mēs ar tēti esam kļuvuši par šoferiem. bet tas ir tāds aspekts, par ko mēs nebijām padomājuši tajā brīdī, kad mēs izvēlējāmies šo dzīvesvietu meža vidū. Bet sporto jau arī taču jābrauc uz treniņiem. Un šis te, ka te jau pilsētā dzīvojot, tā loģistika ir tā. Tāpēc ir brīnišķīga vieta pilsētā, Tukuma pilsētas
kultūras nams, kur strādā mamma, un kur vienmēr var atnākt, paēst, pagulēt, spārģērbties un tam līdzīgi. Aha, tā tāda nometnes vieta, kā visiem tiem, kam bērni zināms, ka biroji vienmēr ir arī bērni piepildīti. Jūs esat arī aktīvi, abi divi ar vīru, aktīvi Katoļu baznīcas draudzes locekļi, vai ne, vai vairs ne? Nē, mēs esam. Mana ģimene ir katoļi, es esmu katoļu draugs, bet jā, mūsu ikdiena arī ir saistīta. Mūsu svētdienas vienmēr, mazāk vai vairāk, ir katoļu baznīcā, svētdienas rīti. Un mēs abi, un arī mūsu meitas dzied katoļu baznīcas korī. Tad jautāt vēl kaut ko, mēs tā parasti arī saviem viesiem jautājam, kāda ir jūsu ģimenes kopīga aizraušanās, ko jūs darat, kāda ir vaļasprieki, tad laikam par jums ir lieki jautāt, nekādiem vaļaspriekiem laiks neatliek. Nē, mums ļoti maz laika, mums īstenībā tas ļoti pietrūkst laika pabūšanai mājās un mājas darbiem. Mums ir liela saimniecība, pārāk liela priekš mums. Tas ir cik liela? 7,5 hektāri zemes, no kuras un tētīt. 160 kvadrātmetru veca lauka māja, kura prasa ļoti daudz darba, bet jau es esmu tā, es nepievēršu, vairs nesatraucos par to, ka kaut kas nav kārtībā, vai ka kaut kas nav nopļauts, vai kaut kas nav iztīrīts, vai kaut kur ir kāds puteklis vairāk nekā gribētos. Es cenšos ar to sadzīvot. Ne, tas ir tas stāsts par līdzsvaru, ka visiem, man liekas, kādā noteiktā posmā ir sevišķi mammas, kuram ir vairāk bērni par tiem standarta 1 vai 2, ātri vien to saprot, ka vai jākalpo, vai māja ir tev, tavas ģimenes labsajūtē, vai tu sāc pamazām pārvērsties par, ka visi ģimeni kalpo mājai, kurai tad tev pat nav laika uzturēties, ja kurāt nav. Un kā ar dārziņu? Tik daudz zemes, ko jūs darat, iznomājat droši vien taču? Jā, aram zemi mēs iznomājam kaimiņam un paldies Dievam, kad ir tāds kaimiņš, kurš to zemīti grib apstrādāt un pārējo zemi, kas ir apmēram 2,5 hektāri, ap 2 hektāriem, to mans vīrs cenšas apļaut, kas daļēji izdodas un daļēji nē. Un traktors ir? Vai vienkārši ar rūceklu? Ak, Dievs tētiņš, ka no viena gala beidz, otrā sāk. Tas ir vasaras darbiņš galvenais. Īstenībā nekam citam arī tur vajag daudz laika. Jūs neesat padomājuši par aitu iznomāšanu? Varbūt, jā, bet man ir problēmas ar dzīvnieku eksperimentiem. Es diezgan baidos no tā. Man ir bail, ka mēs nemācēsim pietiekami atbilstoši parūpēties par viņiem, jā, un tad man pietiek jau ar sunīti un kaķīti, un tagad arī paipaliņām 2, tā kā. Tad jums jau ir izaicinoši. Tā ir tā kapacitāte, ko mēs spējam, par ko mēs spējam parūpēties. Es baidos, ka par aitiņām. Jums arī nav šīs te lauku dzīves pieredzes, droši vien, kādiem kā Rīgā. Mums nav tās prasmes, līdz ar to tas arī ir. Mēs esam tādi pseido laucinieki. Kā īstenībā ļoti daudz šobrīd es skatos arī mūsu novadā, te mūsu pusē ir vairāk tādi iedzīvotāji, kas tāds aspekts, ka tie, kas apstrādā zemi, dzīvo pilsētā, bet tie, kas neapstrādā zemi, dzīvo laukos. Jā, tā līdzīgi diezgan ir. Es atceros, ka jūs tikko atnācāt, mēs pirmā saruna ar jums bija tātad jau pirms šiem 7 gadiem. Mēs jautājām, kas visvairāk, tā kā ienācējiem no malas skatoties, kas pārsteidz Tukumā. Atceraties, ko jūs toreiz teicāt? Nē. Teicāt, ka jūs ļoti pārsteidz, viss te ļoti skaisti un jauki un pie dabas, bet ļoti pārsteidz, ka šeit ir daudz nodokļu nemaksātāji. Ka šeit ir daudz vietas, kur pakalpojums sniedz un nedod čekus. Un jūs tas tiešām no sirds uztrauc, jā, kad tāds, ka trūkst tas sabiedriskā atbildība, sabiedriskais godīgums, sociālais godīgums, pret valsti, pret novadu, tāpat skaitā pret novadu cilvēkiem, ka ir praktiski ceļš pakalpojums sniegšanā, ka nav tādas vietas, kur kādam izdot šos te čekus. Tas varbūt bija kaut kāds ļoti svaigs gadījums, kas man bija palicis atmiņā.
Vai tagad atceries, kas ir tas, kas pārsteidz un kas liekas, ar ko tad mēs, vai tagad jau jūties, es te esmu jau vietējais, es te lepojos ar kaut ko? Es jūtos, īstenībā, es tiešām jūtu piederību pilsētai un šim novadam, un es jūtos gandrīz kā vietējais. Man šķiet, ka es arī tieku pieņemta. Man ļoti patīk tas apstākļus, kas ir iespējams tikai mazpilsētās, kad tu ej pa ielu un man meita saka, mamma, tu ar visiem sveicinies, tu visus pazīsti un tevi visi pazīst. Un tas ir tik ārkārtīgi jauki un sirsnīgi man vienmēr ir ārkārtīgi liels prieks aiziet, piemēram, uz tirgu. Un tad man liekas, ka tas ir tik forši, ka es varu ar visiem tur sasveicināties un parunāties. Un tas, to sajūtu nekad nevarētu dabūt Rīgā, lielā pilsētā. Tā cilvēciskā piederība veselai kopienai to var just. Tomēr, un arī tā drošības sajūta, piemēram, ja es attiecinu to uz sajūtu par savu bērnu drošību, tad arī, nezinu, ir situācija, kultūras nama durvis ir ciet. Es zinu, ka mana mazākā meita varēs jebkurā vidējā šajā gadījumā, kas jau pati sāk lēnām pārvietoties pa pilsētu, ka viņa var ieiet, nezinu, galerijā durvis, viņa tikpat labi var ienākt pie jums redakcijā vai pavardiņā pāri ielai kafēnīcā un pateikt, piezvan lūdzu mammai, es netieku iekšā. Ja, vai, kad tādas situācijas arī Rīgā faktiski nav iespējamas droši vien. Varbūt, ka ir. Nav mēģināts, bet vienkārši pat nenāk prātā, ka šāds kontakts varētu veidot, vai ne? Kas ir tas, ar ko lepojas pilsētā? Tagad rada jums diezgan daudz. Es zinu, jums tāda ģimenes muzicēšana stāstīja, ka tā tāda tradīcija, arī tas bija tā pirmās reizes saruna, ka jums ir ļoti jauka Ziemassvētku svinēšanas tradīcija, ka ir šī te ģimenes muzicēšana, jo, kā es noprotu, tad vīram ir vairāki brāļi, ja es pareizi atceros, un visi ir mūziķi, un visi kopā jūs muzicējat. Tad tiešām ir reize gadā uz Ziemassvētkiem, un tas tiešām saistās vairāk ar mana vīra brāļa ģimeni, kur tad tur ir lielāka vairāk tās prasmes attiecībā uz instrumentu spēli, un tad vienkārši tas tā notiek organiski, bet mēs īstenībā mājās paši nedaram to ikdienā. Savā mazajā ģimenē. Neesat tik ļoti ar to aizrāšies, bet tas jautājums man bija cits. Es domāju, tā jums tā kuplā ģimene atbrauc. Ar ko jūs lepojaties par Tukumu runājot? Ka jūs tā atceraties, ar ko jūs, ka tagad atbrauc ciemiņi, ar kuru vest, mēs tā kā paši mēģinam no malas, mēs tagad diezgan daudz esam izbraukājuši pilsētas, liekas, ar ko mēs šobrīd ir diezgan grūti izrakņāties tas vidus. Bet, kur jūs viņus vestu? Droši vien vestu uz muzeju. Es domāju, ka tas ir tas muzeja krājums, mākslas muzeja krājums. Tā noteikti ir vērtība. Ja mēs runājam par ciemiņiem, ko es rādītu ciemiņiem, droši vien arī kaut kādas dabas takas arī pilsētvidē, kaut kādu glaznājumu mazo pastaigu pa Tukumu vecpilsētu. Tā noteikti būtu viena no mūsu tikšanās satura sastāvdaļām. Es patiku pa laikam, es joprojām neesmu. Mana kolēģe, Turisma informācijas centra vadītāja Ingrīda, man jau daudzus gadus sola individuālu ekskursiju pa pilsētu. Viņa dzird, es ceru, ka viņa noklausīsies. Tā arī manas vainas pēc lielākoties, ka vienkārši mēs nevaram atrast kopīgu laiku, bet jā, es gaidu šo ekskursiju, jo es pieņemu, ka es ļoti daudz ko vēl nezinu, bet pastaigu pa pilsētu ar visu šo ezera gravu lejā un to reliefu visu un tiem brīnišķīgajiem, pilnīgi psihodēliskajiem pagalmiņiem, kas joprojām eksistē šajā pilsētā. Jā. Un viens no tādiem ir arī ļoti labi pārskatāms no kultūras nama aktieru telpu logiem. Un tāda patiešām daudz kur vairs nav. 3-4, ir tie pilsētā, tieši lielās ielas rajoniņā tur apkārt. Ar visām akām un greizajiem šķūnīšiem. Man patīk tāda vide. Tas eiro-remonts nav mans noteikti. Tas nebūs tie plasmas slogi, tie noteikti neuzrunās. Un vai redz, ka pilsēta arī attīstās?
Vai ir sajūta, tagad 7 gadi ir pagājuši, es saprotu, lielais izaicinājums, pie tā mēs mēs tā lēnām mēģinam virzāmies un mēģinam, to attālināt stāstu par kultūras namu kā tādu, bet vai jūt, ka ir kaut kāda, tāds uzrāviens par šiem 7 gadiem? Tās jau var atsaukt atmiņā tie 7 gadi, un tagad tomēr ir nomainījusies arī domas vadība. Droši vien, cits kolektīvs, cita kompānija, diez vai atceries, kā bija pirms tam, bet, Man ir bijusi pieredze arī ar iepriekšējām, ar divām vadībām. Tāda jau ir interesanti, jā. Bet 3 kopā. Es nezinu, vai to var saukt par izrāvienu, jo es nezinu, kāds tas ir kontekstā vēl pret to laiku, kad es šeit vēl nestrādāju, bet man šobrīd ir sajūta, ka process notiek, ka ļoti daudz ir projekti tieši kaut kādā sākuma vai izstrādes stadijā. Īpaši daudz man tas šķiet tajā brīdī, kad mēs esam ar kolēģiem pašvaldībā kādā kopējā sapulcē un kad tur tiek pārunāti šie projektu gaita. Un tad man šķiet ārprāts, kā tie attīstības nodaļas kolēģi un komunālās nodaļas kolēģi, kā viņi vispār ar to spēja tikt galā. Bet man šķiet, ka notiek, to droši vien nevar saukt par izrāvienu, bet manēža būvēs, brīvības laukums top, ielas tiek ik pa laikam remontētas pa kārtai. Viss notiek. Man ir sajūta, ka ir attīstība. Ka nav tā kā stagnācija. Jo visu laiku bija tā sajūta, ko pārmet, ka te stagnē, ko te jauni var pasākt, cilvēku nav. To, ko jūs arī jūtat, tas vienmēr ko kultūras cilvēki ir sevišķi. Tur rīko pasākumu ir ļoti grūti piepildīt jebkuru pasākumu telpu, jo nav jau to cilvēku. Sestdienas, svētdienas ļoti jauki cilvēki ir, kur bērnam ar ko satikties, bet sestdienās, svētdienās tukšs. Ja nav pasākumu, tad ir jāsauc pa pils ielu. Mēs tikko bijām izbraukuši brīvdienās uz Ventspili, un tur es izgāju vakarā vienu loku pa pilsētas centru, un tur bija vēl klusāk nekā Tukumā. Jā, ir. Ventspils jau tāds ciemats, vien ir tāds zvejnieku ciemats. Jā. Tur bija vienīga kafēnīca, kas strādāja vakarā, sestdienas vakarā, un patiešām bija... Es tieši nodomāju klusumā. Man liekas, ka Tukumā ir bišķi aktīvāk. Jā, tur jūras šalks, lai labāk dzirdētu. Mums te droši vien tikai dzelzceļi varētu dzirdēt, kas kaut ko šalko. Tas, protams, ir kultūras namam izaicinājums. Mēs esam nonākuši pie tā labā stāsta par šī gada. Sāksim ar to, lai var pēc tam to kūku, tās garšīgās putkrēmas ar tiem šī gada izaicinājumiem. Pārsteigumu izaicinājumi, tātad, droši vien, kas ir šī gada lielākie izaicinājumi? 3 mēs parasti prasām. Vai var izdomāt tādas 3 lietas, kas ir izaicinošas šogad? Droši vien jau, ka tas lielākais izaicinājums ir šīs kultūras nama rekonstrukcijas projekts. Šajā gadījumā pārbūves projekts, kas īsti varbūt nav mans izaicinājums tādā izpratnē, ka mana kompetences daļa beidzās pie tehniskā projekta izstrādes līdzdalības darba grupā. Un šobrīd es diezko daudz vairs nevaru palīdzēt attiecībā uz šo nākamo posmu, kā sameklēt finansējumu būvniecības uzsākšanai. Tad tavs darbs ir, tu piedalījies, tas tehniskais projekts ir gatavs. Jā. Ir zināms aptuveni, cik tas varētu izmaksāt? Pēdējās aplēses man šķiet bija 18 līdz 20 miljoni. Tikai mazliet dārgāk nekā manēža. Jā, ņemot vērā arī, ka tas ir vecpilsētas centrs un pietiekami sarežģīta arī šis novietojums ēkai ar šo nogāzi. Un tur inženieriem bija ārkārtīgi liels izaicinājums tieši to tehniskā projekta izstrādes procesā. Saprast, kā to visu saprojektēt tā, lai tas tiešām būtu labi. Gada sākumā mēs tikāmies un bija tā diezgan cerīgi, ka noteikti būs. Tehniskais projekts ir gatavs, neies, taču te arī nauda ir iztērēta, taču arī izmaksāja daudz, vai ne? Cik bija tās summas? Es precīzi neatceros, bet man liekas, ka tur bija kaut kādi
11,000. Tas pret to. Jā, pret to jau ir it kā nieks, jā, 0 komats, bet vienalga summā tas ir daudz. Tehniskais projekts ir izstrādāt, liekas, hop, tūlīt sāksim, ka jau būs tas tā lāpsta zemē iedur, tad jau būs. Tāpēc, ka svaigi bija vēl, tā sajūta, vai ne? Tāpēc, ka svaigi vēl tas projektēšanas darbs, darbs pie tā projektēšanas procesa bija gana ilgs, visu gadu, ilgāk nekā gadu. Un mēs tikām iesaistīti diezgan daudz tajā procesā, arī tieši komunikācijā ar arhitektiem. Un, manuprāt, izdarījām lielu darbu. Un tas tā sajūta, ka tev jau tā vīzija ir. Tu jau esi vizualizējis to. Tu jau atrodies tajā ēkā un tajā jaunajā zālē un tajā baleta zālē un mazajā zālē, kas mums nenormāli šobrīd pietrūkst. Es esmu pozitīvi noskaņota, es esmu optimiste un es domāju, ka tas noteikti realizēsies. Droši vien, ka tas nebūs tik ātri, kā man gribētos, kā jebkuram no mums gribētos, bet tas cerīgākais, kas šobrīd liekas tāds, kas tad ir tas apsolījums? Tagad sēžam, nedabujām tos 800,000, to, kā saka, aizsākuma naudas, lai varētu tālāko kredītu paņemt, jo tas, ko nesaprata liela daļa, arī mūsu lasītājiem, mēs arī sarunājāmies ar domas šīs kultūras, tā teikt, kultūras, sporta un izglītības, un kas tur vēl nodaļas vadītāju Lauru, kur arī bija tādā neizpratnē, vai te tiešām tie 800,000 pie šiem te 18 vai 20 miljoniem. Ja mēs nedabūdam līdzfinansējumu, tad mēs nedrīkstam aizņemties. Jā, es droši vien, kad būšu šajā pašā grupiņā, kas neizpratnes grupiņā, jo man arī īsti šī konsekvence nav skaidra. Bet šobrīd tas status ir tāds, cik man esmu informēta no vadības puses, ka mēs šobrīd rudenī gaidām jauno valdību, un tad oktobra beigas, ja tā labi viss izdodas, jā? Un tad dodamies, es nedošos, bet droši vien priekšsēdētājs vai izpilddirektors dosies runāt uz Rīgu ar valdību par to, ka rast risinājumu šim aizņēmumu iespējai. Jo pašvaldība ir gatava aizņemties, bet mums vienkārši nedod šo aizņēmumu, lai gan mums vēl ir kredīta portfelē. Es saprotu, ka vēl nav visi tie procenti aizņemti 2 līdz 20. Man liekas, ka šobrīd bija kaut kādi 14 laikam. Jā, es nebūšu laikam kompetenti. Jāpaskatās, man arī tagad precizēt, jo šobrīd tie darbi ir sadārdzinājušies, attiecīgi tā nasta varbūt ir lielāka, bet neatkarīgi no tā vēl varētu aizņemties pēc tiem nosacījumiem, kā finansiāli varētu arī to atgūt, bet netiek dot šis. Mēs nevaram aizņemties, jo jums nav šīs ēklas nauda, ko nedabujāt no šī te projekta. Mēs neesam arī tādi vienīgie šādi projekti, problēma ar kultūras infrastruktūras neesamību, un ir arī Saldus pilsētai un arī Kuldīgai. Saldum ir skaistas mūzikas skola. Kuldīga ir šis adatu fabrika un vēl tur viņiem vienkārši ir, viņiem ir cita kultūras infrastruktūra vai infrastruktūra, kur viņi var izmantot kultūras procesam, droši vien vairāk nekā mums. Mūsu lielā problēma ir tāda, ka mums nav citas. Mums ir tikai šī ēka, mums pilsētā nav nevienas citas kultūras infrastruktūras. Līdz ar to, ja mēs nonākam līdz kaut kādai situācijai, kad mums tā ēka ir jāslēdz ciet kaut kādu apstākļu pēc, tiešām ir kaut kādas vietas, kas ir vienkārši kritiskas šobrīd. Un tās būtu? Ir izveidojušās lielas, diezgan iespējīgas plaisas pāris vietās. Sienās, Sienās tiešām. Un mūžīgā problēma - kanalizācija. Tā pilsētas teica, ka tu līdz attaisīs Brīvības laukumu kanalizācija aizies kā pa Reni. Bet mums jau viss iekšējie tīkli, viss, jā. Tā ir,
kultūras ēkai, kurā notiek kultūras process, tas ir traucēklis vienmēr, tas būs tā. Kanalizācija, protams, te centrā mēs jūtam, man liekas, kur te grāmatnīca, kur vēl te viens otru vieta, tā sanāk kanalizācija, ko mēs ceram, ka ar brīvības laukumu sakārtošanu galvenokārt arī sakārtosies šīs komunikācijas lietas. Kas vēl? Grīda. Es sapratu, cilvēki nesaprot, kāpēc tur nevar vaļļuks rīkot, tur vispār nav grīdas. Krēsli kā pienegloti pie zemes. Nē, grīda ir. Grīda ir tā pati vecā, vienkārši tas parkets ir sēdināts kādreiz uz tāda piķa masas, un viņš ir sadrupis apakšā. Tā piķa masa ir sadrupis, ja? Jā, un tad, kad mainās apkuras sezona, tad tā grīda, tas vecais parkets sāk staigāt, un tad viņš ceļ tādas pumpas augšā milzīgi liels. Ja mēs noņemam tos krēslus nost, tad pēc pāris stundām ir uzcēlušās tādas milzīgas pumpas, kas kaut kādā brīdī arī var plīst. Jā, kā pangas jums kā asins vados. Jā, tieši tā. Un savukārt tas piķis, kas apakšā ir sakaltis, viņš put, un tad, ja dejo, mums bija kaut kāds viens pasākums, dejotājiem bija mēģinājums, vai kaut kas tāds bija. Te jūs bijāt mazliet tos krāsas atbīdieši. Mēs bijām noņēmuši nost. Mums jau ir bijuši arī kaut kādi notikumi, ka mēs noņemam viņus pilnībā nost. Un teiksim, tur uz 18. novembru liekam galdiņus un tā uz to vienu dienu kaut kā. Vienmēr ir nenormāls stress, jo liekas, ka tu liekas... Ko darīs, ja tā pumpas galdiņš pacelsies? Galdiņš pacelsies, tāda iespējama pastāv. Bet tas piķis put. Un tad, ja dejos, tad tur bija līdz ceļiem viss melnās kājas. Viņš tieši vēl ar krāsu, ja? Viņš melns, un tā kā ir kā piķis, ja pat, cik interesanti. Cik viņi tās pumpas parasti lielas ir, 20, 30 centimetri, cik viņš paceļās? Cik ir lielāks redzēt? Man liekas tāds, šitas jau droši vien ir. Tas jau gandrīz 40 centimetri, 40 centimetri. Man kolēģi mēģina ar dažādiem dībeļiem tur skavot viņus klāt un tam līdzīgi. Piešaut pie zemes. Mēs mēģinam, dībeļi un skavotāji ir mūsu draugi. Apkuras sezonā. Diezgan smieklīgi. Pie zemes pieneglot parketu zāles. Tas ir viens no izaicinājumiem. Šī senā ēka, kas droši vien ir vislielākais izaicinājums, varētu teikt, tagad šobrīd. Mazās zāles trūkums ir ļoti liels izaicinājums. Ka mums ir tikai šī lielā zāle ar 600 skatītāju sēdvietām, kas ir ārkārtīgi liela. Kas ir mazā zāle, cik tas ir liela? Kādreiz jau bija šī te spoguļzāle lejā, ja tā nedara. Nē, tā ir par mazu. Tāda 200 skatītājiem. Mums pietrūkst tas vidējais. Mums ir tā mazā telpa, mazās telpas vairākas, kur mēs varam operēt ar kaut kādu 30, 40 cilvēku apmeklētāju. Tas ir kaut kāda mēģinājuma sālīt. Bet mums, mēs kā pilsētas kultūras nams, mums reti, kad ir tādi pasākumi, kur mēs rēķinam, ka apmeklētāju logs būs apmēram 50. Ja, mums faktiski tādu nav. Līdz ar to, bet nevienmēr mēs varam piepildīt tos 600 skatītāju sēdvietu zāli un ļoti pietrūkst tieši tās vidējā izmēra 200, 250, varbūt 300 skatītāju maksimums. Un, protams, tā transformējumā telpa, kur ideālā variantā melnā kaste, kur tu vari uzcelt skatuves podestu jebkurā vietā, kur tev viņu vajag, un attiecīgi piemērot to telpu tā konkrētā priekšnesuma tam mākslinieciskajam konceptam. Ja būs tā jaunā, tad būs. Kā jums solīt, ja to naudu dabūs, mēs tagad nākotnē paskatāmies un mēģinam pazīlēt pirms. Starp citu, jaunas mēnesis varētu nodarboties ar zīlēšanu. Mēs tagad abas varētu pazīlēt. Kad solīja, cik ātrā laikā var uzcelt, tad, ja to naudu dabon? Kad bija tas? Tagad skaidri zināms, ka, piemēram, veloceliņš redz 900 dienas. Ja noslēdz jau līgumu, tad jau par to runā. Šobrīd nav līguma, bet ko solīja toreiz? Cik ilgā laikā varētu tādu? Es tagad nepateikšu precīzi, bet es domāju, ka mēs runājām par kaut kādu gadu pusotru apmēram. Pusotru gadu būvniecības. Pieliekam klāt, lai viņi pacenšās vēl to naudu dabūt 2 gadi. Tātad no šī brīža mēs tagad varētu pazāt, lai top mums jāpasaka, tad ir 6., 7., 8.
8. gada, 28. gada Jāņos mēs jau tā kā varētu iemēģināt jauno kultūras namu 28. gada Jāņos mēs neiemēģināsim, jo šobrīd jau mēs plānojam 27. gadu kalendāru, un mums ir jau producenti, kas ir pieteikuši. Jau uz 28. gada Jāņiem, ja? Nē, uz 28. gadu nē, to mēs, to mēs neakceptējam, bet es šobrīd pieņemu pieteikumus 27. gadam ar domu, ka mēs noteikti tur šeit būsim vēl. Nē, jūs jau būsiet apkārt, jau arī daudz veicamu darbu. Ja mēs labi dzīvosim, lai nebūtu. Mums arī šo te brīvības laukums soli uz 18. novembri, lai būtu 2028. gada 18. novembris, skaisti skaitļi, Japāņiem noteikti patiks, burvju skaitļi 8, lai top. Tā mēs arī pasakām. Nē, mums ir šī gada 18. novembris, un tur nav atkāpšanās ceļu, jo mums programma jau top. Ne, šī gada, jā, bet es runāju par 28. gadu, kad tad mums būs jaunais kultūras nams. Tādā ziņā, lai to... Es domāju, ka jūs runājat par... vizualizēt, ka būs 28. gadā būs. Un pagaidām šajā gadā mums ir skaidrs zināms, ir jau tas, par ko mēs jau runājam par turpmākiem darbiem, tātad ir producenti ir pieteikušies, kultūras nams ir pieņēmis, darbi tiek plānoti, un, kā mēs jau zinām, jau gandrīz jau tuvojas 27. gada beigas lielie pasākumi ir zināmi. Kādi tie ir? 27. gada beigas lielie pasākumi tie gan vēl nav zināmi, jo 27. gada otrā pusē mums ir pieteikuši pāris producenti savus izrādes, un tās tiek šobrīd laista tirzniecībā. Tādā ziņā tas 27. gads jau sāk likties kopā, bet ja stāsts ir par mūsu organizētajiem lielajiem pasākumiem, tad mēs šobrīd skaidri zinām, šogad, par nākamo gadu mēs vēl domāsim, droši vien sāksim domāt oktobrī, septembrī varbūt. Septembrī sāksim domāt, droši vien, varbūt bišķiņ ātrāk sāksim domāt par Rožu svētkiem nākamajai vasarai. Jā. Šobrīd esam arī, vadība mums ir pateikusi arī budžetu pieejamu Rožu svētkiem, un tad mēs tā domājam, ka izdarīsim tagad aktuālos vasaras darbus, kas ir gana šobrīd intensīvi. Un tad droši vien augustā pāris nedēļas atpūtīsimies, un tad droši vien sāksim augusta otrā pusē domāt par Rožu svētku programmu. Mums iznāca, ka 1 un 2 izaicinājumi viss saistījās tomēr ar ēku. Viens, ka šī ēka nedabūja šī gada naudu, lai teiksim, turpinātu jau tos veselu gadu faktiski atbīdī atpakaļ. Mēs vispār neatkāpjamies. Esam optimisti, mēs neatkāpjamies, bet par gadu visas šīs lietas ir atbīdījušās, jo vienkārši ēku ir grūti eksploatēt un visu laiku viss, kas saistās ar ēku. Otrs, kas saistās ar ēku, ir arī tas, ka nevar plānot šos darbus, jo jūs īsti nezināt, kādas pasākums jūs varat, ko nevarat, jo jums nav šīs zāles. Tas arī saistās ar šo te kapacitātes trūkumu. Vai vēl ir kāds teiksim, tāds izaicinājums, kas nav saistīts gluži ar ēku? Es kā lielu izaicinājumu šobrīd jūtu to, ka mums sāk pietrūkt kapacitātes tieši satura veidošanai. Ir tā vēlme un arī pieprasījums ir tāds, ka mums vajadzētu vairāk pašiem veidot saturu, un, lai to izdarītu, tam ir vajadzīgs cilvēku resurss. Kas jums bija režisors? Mums vēl viens pietrūkst. Jā. Es domāju, vienīgais režisors, kas visus pasākums režisē, ir Liena Bēniņa, bet viņa arī pilnapjomu vada deju skolu, un vēl, skaidrs, ka tur ir 50 pret 50. Nē, tieši tā, mums varbūt nav vajadzīgs vēl viens režisors, bet tas, kā mēs šobrīd strādājam, arī tad ja mēs nodefinējam kaut kādu projektu, kuru mēs gribam īstenot, un kur ir nepieciešams šis satura veidošanas kaut kāda kapacitāte lielāka, tad mēs vienkārši strādājam ar ārpakalpojumu. Un tas arī ir veids, kā to darīt. Un kādā veidā jūs pērkat producentu vai pērkat režisoru, vai uzrunājat, kas liekas tāds, šitas cilvēks mums darētu šī pasākuma? Mēs piesaistam, piemēram, tagad veidojot Anetes kioskus izstādi bērniem.
piesaistījām Rūtu Briedi un viņas komandu veidot šo te ekspozīciju un šo te izstādi. Citu rekomendēju tie, kas nezina bērniem, kas tas tāds ir. Bērniem līdz cik gadu vecumiem, man tie mazbērni ir tādi uz 10, 12, 8, 7 gadi. Izcili tiek atbalstīts šis te pasākums, ka bērni tur, man liekas, pa pusdienām pavada tajā kioskā. Ja tas tiešām kaut kas super izdevīgs, izdevies tā, super izdevies pasākums, līdz 5. jūlijam vēl būs, ja? Līdz 5. jūlijam vēl ir atvērts, tagad, protams, kad ir iestājusies, īstenībā tā apmeklējuma intensitāte līdz skolas beigām bija tiešām ļoti laba. Bērni, kas varēja pārvietoties, visi gāja pēc stundām tur darboties. Tad gan arī katrā otrā mājās ir iekārtots kiosks, kas. Mums ārkārtīgi pašiem patīk šī te telpa. Absolūti brīnumainas pārvērtības, visneglītākajai telpai kultūras tamā. Tas bija bijušā Margo, šī kafejnīca, bet senos laikos tur bija lasītava. Varbūt, bibliotēkas lasītava. Mēs joprojām viņu iekšēji saucam par Margo, jo tas atsauc uz to kafejnīcu, kur es neesmu pieredzējusi. Bet tiešām tāda grūti izmantojama telpa, sevišķi glīta, un šobrīd viņa ir pārtapusi ārkārtīgi jaukā, mājīgā, krāsainā, priecīgā telpā, kurā bērniem patīk būt. Un viņi patiešām tur ļoti daudz nāca šīs te grupiņas gan no bērndārziem, gan no skolām, un arī pēcpusdienā individuāli joprojām iegriežās tie, kur vienkārši tur. Bet tas arī ir kapacitātes jautājums, vai to nodrošina arī jums šī te, producentu grupa pati vai cilvēks pats? Nē, māksliniekus mēs piesaistījām tikai uz šo te izstādes iekārtošanas sadaļu, šo te konceptu radīšanu un fizisko. Vienkārši ir tā tad iekārtota telpa, kur bērni var nākt paši, būtībā rotaļu telpa tā iznāk, ir tāda. Mēs viņu tomēr saucam par izstādi, jo tur ir Anetes oriģināli darbi, un kuri ir īstenībā ļoti, ļoti plaši pārstāvēti. Tur ir tiešām gandrīz zīmējumi no visām viņas grāmatām, viņas ilustrētajām grāmatām. Bija ļoti forši, kad mums arī izstādes darbības pirmajā mēnesī bija vairāk autori, kas brauc, šo pārstāvēto grāmatu autori, kas brauc ar bērniem arī tādām sarunām un darbnīcas. Apmeklējums bija tajā laikā, galvenais, kad ir apmeklējums, jo vai jūs ar skolām sadarbojaties? Mēs ar skolām sadarbojamies. Jā, jo es domāju, ja tā nav, tad tas sveškauns iestājās, ja atbrauc jums autors un darbinieks tiek jāsadzena gandrīz vai darbinieki, lai nebūtu pilnīgs sveškauns. Tā jums nebija? Nē, tā arī nemēdz vairs būt īsti. Es gribu cerēt, ka tā nekad arī vairs nebūs. Jācer, ja ir šī taciņu uz skolām iestaigā. Tāpēc mēs arī ļoti mērķēti strādājam, saprotot par to saturu, kas ir tas, ko mēs esam radījuši, un kas ir tā mērķa auditorija. Mēs ļoti pārdomājam par to, vai nezinu, šo notikumu rīkot, piemēram, 11. darba dienā, kad es skaidri zinu, ka tur būs pilna zāle, jo skolotāji tos bērnus atvedīs. Vai mēs to organizējam sestdienas vai svētdienas pēcpusdienā, kur man īsti varbūt nav pārliecības, ka vecāki bērnus atvedīs. Diezi vai, būsim atklāti, diezi vai. Bet ir arī ļoti pozitīva pieredze arī attiecībā uz brīvdienu pasākumiem, tā kā nav tik traki, bet katrā ziņā tā apmeklējuma tendence šobrīd mums ir pozitīvi. Protams, ka ir izaicinājumi, ir tīpaši tur, kur ir kaut kāda biļešu iepriekš pārdošana. Bet es domāju, ka mēs neesam vienīgi. Tas ir visur absolūti. Es arī pati ļoti bieži biļetes pērku pēdējā brīdī. Tad, kad ir laiks. Tad, kad ir laiks, un tad, kad, tas, protams, ir milzīgs izaicinājums visiem pasākumu organizatoriem, bet kopumā par apmeklējumu mēs šobrīd sūdzēties nevaram. Patiesībā tas, ko es tagad dzirdu, ka tas izaicinājums par
par darbinieku trūkumu jums patiesībā dod iespēju piesaistīt kaut ko varbūt vienreizēju. Nu, jūs nezināt, vai jums būtu iespēja ar šo cilvēku sastrādāties ilgāk. Nu, Tā uz ir tādiem, iespēja. Dažādot vispār, jā, ka tāda iespēja dažādoties. Jo Ka tā ir katram radošam cilvēkam ir savs radošais rokraksts. Visu laiku vienu to pašu ar negribētos. Protams, tas ir neizbēgami, ka tas kaut kādā brīdī sāk kaut kas atkārtoties. Un tāpēc man patīk iespēja, ka man ir iespēja piesaistīt māksliniekus dažādus no ārpuses un atbilstoši tam, ko mēs tajā brīdī meklējam un kāds ir tas saturs un tā auditorija, kam mēs to darām. Tas, kas vēl droši vien no darbinieku viedokļa, kas ir izaicinājums, manuprāt, bet es arī domāju, ka mēs neesam nebūtu vienīgie, ka ļoti katru gadu ceļās šis minimālais atalgojums, minimālā alga ceļās, bet neceļās atalgojums šiem vidējā līmeņa speciālistiem. Nu, arī vadītājiem, nē, bet stāsts ir tā lielā sāpe ir tāda, ka šobrīd tas zemāk atalgotais darbs un tas atalgojums ir ļoti, ļoti pietuvojies tam speciālistu atalgojumam. Ir ārkārtīgi grūti atrast, motivēt. Tas ir visos uzņēmumos ir liels izaicinājums. Uzņemties atbildību, iegūt izglītību, mācīties, turpināt mācīties. Ir gandrīz vienāds atalgojums, nezinu, tur skaņu inženierim un apkopējam, un tas nav ok. Nē, daudzas lietas šādi ir. Tas ir tieši tas minimālās algas celšanas, tas smagums, jo mums tomēr ļoti daudziem ir vidēja algas, starp citu, ir valstī šobrīd sasniegusi tuvojas 2000, ir 1800 ir jābūt. Ir jums, tā teikt, vidējiem darbiniekiem? Nav, vai ne? Mums arī ne. Tā kā nav šīs algas, nelielie uzņēmumi ceļš provincē, droši vien, kad tas algu līmenis stipri vien atšķiras, un te rodas tā šķēra, droši vien, kad pēdušais neēdušo nesaprot. Ja, un liekas, ka tik mēs dabūsim nodokļus. Ja, protams, ka no minimālās algas var stabili paņemt. Tā ir ekonomikas metodika, kā piepildīt valsts kasi, bet droši vien tas strādā kā koks ar diviem galiem. Kā iestādes vadītājiem ir izaicinoši diezgan. Jā, bet uzreiz to trepi jāveido atkal. Katru tikko kā paceļ algu, tā jums jātaisa tā trepa uz augšu. Neizdodas, jo es saprotu, ka domē, pašvaldībās ir citās iestādēs tā arī dara. Ka attiecīgi tā trepīte ir pieaugusi, es nezinu, tur 2–3%, tad arī pārējiem. Vai jums to budžets atļauj? Ja jau tie 2–3% par tiem procentiem paaugstinās kā pašvaldībā, mums jau visiem ir vienāda pieeja. Ja 2% tiek pielikts pie atalgojuma, tad tas tiek pielikts visiem, protams, arī mums. Jā, tad tas sistēmiskums ir. Protams, tas nav tā, ka mēs esam savādāki nekā citas pašvaldības iestādes. Tā nav. Tas starpība ir tā, ka vienam pieliek 10, otram neiznāk pat viens. Attiecīgi, aizvien tā šķēra samazinās no kvalificēta speciālista līdz darbiniekam, kurš varbūt pat nestrādā pilnu dienu, ieskrien uz stundām un tehniski un uz vienu mirkli. Tas ir tas lielākais izaicinājums. 3 mēs esam minējuši, un tad jūs teicāt, ka es redzēju, ka arī ir tas pozitīvais. Ja sakarā to, ka jums kaut kas trūkst, jūs meklējat citas iespējas. Trūkst telpu. Šobrīd pirmais, ko mēs tagad pēdējais, pareizāk sakot, ko mēs esam pamanījuši, tātad jūs esat paņēmuši ideju no tiem, kas darbojās Tukumagī, un tagad brīvā skatuve ir pie jums. Jā, tas ir droši vien arī tāds pragmatisks apstākļus, kāpēc mūsu pagalms. Jo tā ideja radās pavisam nejauši. Protams, kad vasarā pamatā strādājam ārā, un mūsu darbs ir gandrīz par visiem 100% saistīts ar izbraukumu pasākumiem, kas ir tehniski, protams, ļoti ietilpīgi. Varbūt ne tik daudz man kā iestādes vadītājam vai producentam vai projektu vadītājam, kas plāno šo notikumu, bet tieši šiem tehniskajiem darbiniekiem, kas būvē, ved, ceļ, skaņo, gaismo. Jums ir skatuves vairākas vai tikai viena? Nē, mums nav skatuve, mums ir podestūra.
Mums nav skatuves. Un skatos, jūs nomājat. Mēs Gan mazo, nomājam gan pie lielos visiem lielākiem pasākumiem. pasākumiem. Jā, mēs nomājam mobīlo skatuvi, kas ir ievērojami lētāk nekā celt ar rokām skatuvi, protams, šobrīd. Un viņas ir, tas pakalpojums ir gan attīstīts šobrīd un plašs, un mēs varam dabūt ļoti labu skatuvi par, es domāju, samērīgu cenu. Cik tas ir? Vidēji mobilās skatuves izmaksas ir 1000 eiro. Tas uz lielo pasākumu. Viņš atbrauc ar savu kompāniju, Ja viņš te tad 1000 ir tā, ka viņš arī uzstāda. Jā, Ja, viņš transportē, uzstāda un demontē un aizved. Un tas viss ir par šiem 1000 eiro. Jā, apmēram, jā, tā ir tā vidējā izmēra skatuve, tā mums izmaksā. Ja tā ir lielā skatuve, kas ir, piemēram, tagad būs uz Kurzemes klasiku, kas baleta māksliniekiem 8x8 metri nepietiek, viņiem tur ir viens izlēciens, un skatuve ir beigusies. Jā, tur ir nepieciešama lielā skatuve. Tā, protams, ir ievērojami dārgāka, bet arī tas ir paceļami. Bet mums pašiem nav mobilās skatuves, mums pašiem ir podestūra saliekama, kas arī jau ļoti novecojas un ir ārkārtīgi smaga. Un tas kas šobrīd ir tā, mūsdienās jau tā arī, viss tas inventārs, ar ko mēs strādājam, viņš ir ļoti vecs. Tas ir izaicinājums vēl viens milzīgs. Jā. Un tās muguras lauž un tā. Un tas, jums nav vesela kopa ar strādniekiem, kas to varētu darīt. Droši vien tie paši skaņu inženieri, gaismu mākslinieki, stiepji. Viņi ir universālai karēvi. Jā, katrs vairāk specializējās savā jomā un katram ir kaut kāda atbildības, kaut kāds plāns, kur katrs tā kā vairāk tur to rūpa, bet principā, jā, viņi visi ir universālai karēvi un visi dara visu. Tas, kas attiecās uz tehnisko pasākumu sagatavošanu. Bet atvērtā skatījums ātri vien uzstālējāt tagad šo te mazo skatuvīti. Tā taču jums ir tad jums? Tā ir mūsu podestūra un tā ir tas jumts. Tā podestūra ar visu to jumtu? Nē, jumtiņš ir telts jumtiņš. Vienkārši telts? Jā, tā ir vienkārši telts, jā. Tā jūs tā izlīdzaties. Mēs tā sakombinējām un tā izskatās labi. Vai jūs tā kā sarunājat ar to biedrību vai atbalsta kopu Tukuma Magija, ka jūs pārņemat šo viņu ideju par atvērto skatuvi vai vienkārši konkurējat vai kā, vai jūs tā sarunājāt? Nē, mēs neesam šogad neesam Tukuma Magija, tāpēc, ka... Tas bija jūsu pasākums patiesībā, ja Tukuma Magija? Skaidrs. Jā, Tukuma Magija... Open stage, ja mēs runājam tieši par šo te atvērto skatuvi, tad tas šobrīd to ir pārņēmusi šo iniciatīvu Jauniešu klubs 10x10, kas arī bija. Atvērtā skatuve vienmēr mums ir bijis sadarbības projekts ar viņiem īstenībā. Un Tukuma Magija ir bijusi tā vieta, kur mēs to fiziski organizējam. Tukuma Magija joprojām mēs visi ļoti mīlam un mums patīk, un mums ļoti rūp tā vieta, bet mēs šo vasaru apdzīvojam savu pagalmu vienkārši tāpēc, ka tas tehniski ir vienkāršāk. Un tāpēc, ka tad, kad mēs plānojām šo gadu un šo vasaru, Tukuma Magija biedrībai īsti vēl nebija skaidrs par to, kas tur notiks. Vai viņi vai viņi šo pagalmu vai viņi attīstīs kaut ko tajā vasarā, vai viņi taisīs talkus, vai viņi sakops šo pagalmu. Un tā kā tās skaidrības nebija līdz galam, tad mēs vienojāmies, ka mēs sākumā mums bija ideja par policijas pagalmu, tur mēs arī izpētījām. Tas ir ļoti forša vieta, tiešām ļoti forša vieta, un mēs jau bijām jau gatavi tur doties, bet arī tur tehniski arī ir izaicinājumi. Tur nevar iebraukt pat buss. Respektīvi, mēs nevaram. Cietuma vārti kaut beigās. Tur jūs iebraukt ritīgi nevarat. Vienīgais ir cerība, policija atstāja, mēs ceram, ka solīts jau bija pa Jāņiem, bet pēc tam, es sapratu, ka izpildirektoram ir plāniņš, kad mēs atstājam šim te kultūras piemineklim tikai ārējo sienu un pārējo izbūmu, tad no tās otras puses varēs tai pagalmiņā iebraukt, varbūt būs atvērtā siena. Jā, es pat tādu plānu neko nezinu. Kas iekšvēls kaut ko taču būs jādara, jānojauc vai kā, bet taču tā ēka būs jāuztur. Un tad varbūt varēs apdzīvot, jo jums taču mēs taču sarunājam, nākošais gads būs būvniecības darbi. Jā, tātad būs jums kaut kur būs jādzīvo, būs uz kaut kurien jāpār. Un policijas ēka būs vistuvākā. Diemžēl vai par laimi, jums tais mūros būs... Mums tā ir daudzie loriņi, kas kaut kur būs jāliek. Turpat arī varēs pastāvēt pirms nojaukšanas. Tā kā visticamāk, ka policijas ēka mēs jau esam tā, ka tai stikla bumbā ieskatījušies. Kas vēl ir tāds, varbūt iepriecinājumam? Kas ir vēl tāds labs jums ir izdevies?
Šī Anetes kiosks pavisam noteikti, skatuve arī, lai arī laika apstākļi nebija žēlīgi, vēlīgi. Kā bija ar atklāšanu uz šo te blūza koncertu? Bija cilvēki? Labi, bija ļoti daudz cilvēku, visas biļetes izpirka. Un bija ļoti, man liekas, man bija ļoti laba atmosfēra. Blūzmeņi ir ļoti relaksēta tauta, un koncerts ilga 4 stundas. Kungs un tētīt, tiem, kam tas bija jāpievaktē un pēc tam jānovāc. Nē, bet cilvēki kaut kā tur arī tā atmosfēra bija brīva. Tiem, kuriem bija jāiet mājās, tie devās mājās, un tad atkal nāca jauni skatītāji. Bija labi, ka mēs to nosaucām par blūza vakaru, nevis par koncertu. Attiecīgi arī konceptā nekas nebija melots. Kafejnīca tur ir? Nu, tā, lai tam čiliņam jau vajag arī to kafejnīcu. Tā Varde jums bija vai jūsējā? Nē, mums nav mūsējā, mums bija terases izbraukuma bārs. Tas jau pavisam tepat blakus, jo kaut kā jānāk viņam palīgā, te ar viņš tagad ierakts. Jā, viņš tagad ierakts, un tad viņš tagad vairāk pie mums var dzīvoties. Nu, tieši tā, jā, tā kā tur, tas blūza vakars, man liekas, bija absolūti brīnišķīgs. Bija ļoti laba atmosfēra, bija ļoti forši mūziķi, bija tā iespēja arī kaut ko no ārzemju muzikas paklausīties, kas mums nevienmēr ir pieejams šeit. Un, paldies, protams, Vladimiram, ka viņš to uzņēmās. Lavrinovičs visu to organizēja. Viņš arī, teiksim, tā kā zināmā mērā kā producents bija šī pasākuma, viņš pieaicināja māksliniekus. Viņš aicināja, tie bija viņa draugi, kas brauc, viņi tālāk pēc tam brauca jau uz Igauniju, kur tur vēl uz Lietuvu spēlēt, un tā bija viņa absolūta iniciatīva. Pat žēl, ka nevarēja tajā bija citur, bet ļoti gribējās būt. Cik tur cilvēku, teiksim, bija uz to brīdi? Ja biļetes bija izpirkt. Cik tur vispār vietas ir tajā pagalmiņā? Neesmu bijusi vēl. Es domāju, ka tur kādi 200 cilvēki var sasēsties. Tas ir atkarīgs no tā, kā mēs izvietojam sēdvietas. Ja šajā gadījumā mēs bijām salikuši tās paletes čupiņās, tad tas, protams, aizņem daudz vairāk vietas. Un, attiecīgi, tomēr nācās nest krēslus ārā diezgan daudz. Beigās, ja mēs liktu tādas krēslu sēdvietas, droši vien 200 tur varētu sasēsties noteikti. Tai vakarā noteikti kādas, nezinu, kādas 120 cilvēki, 130. Tas ir ļoti labs rādītājs. Jā, 50 ir labs mūsu platuma grādos. Priekš pagalmiņi bišķi pa maz. Un vakars bija labs un viss bija ļoti jauki. Jā, sestdienas vakarā savukārt jauniešiem gan drāsīgi nepaveicies. Tiemžēl viņi visu dienu gatavojas. Es skatījos jau skolā, tur mēģina un grupas un viss notika, ka viens mēģina otrs. Bet man kolēģi teica, ka viņi visi jauni cilvēki, tur neviens nesot šausmīgi par to satraucies, arī skatītājiem uzlikuši telti un visas bijis vairāk. Liena bija mūsu žurnāls, arī bija. Kas vēl tur ir paredzēts? Tagad tā ārtelpā, kas ir paredzēts? Mēs varam pareklamēt. Kas ir nākošais? Tagad āķis lūpā varbūt. Īstenībā mēs samērā maz viņu darbināsim tieši to pagalmiņu, tāpēc, ka mums bišķi mainījās plāni un mēs ielikām vienu lielāku pasākumu pilsētā, kas saucās Tukuma ziedēšana 18. jūlijā. Un tā kā tas pasākums šobrīd kas tas tāds paredzēts ir? Tur bija tad iedzīvotājiem bija iebildumi attiecībā par tiem pilsētas svētku nēsamību. Ka viņu nav. Jā, ka viņu nav. Jūs tā ātri noreaģējat, spējat sagatavoties? Nu jā, mēs uzklausam un daram, ko varam. Un mēs, pilsētas svētki kā tādi, mēs tajā izpratnē, kā mēs tos, kā cilvēki ir ieraduši viņus, ko viņi sagaida no pilsētas svētkiem, tie noteikti nebūs pilsētas svētki. Un mana pārliecība ir arī, ka no šī tradicionālā pilsētas svētku formāta ir jāiet prom, jo viņi visur ir vienādi. Un tās afišas visur atkārtojās, un mākslinieki ir tie paši. Un, mēs ar to nevaram nekādā veidā izcelties. Bet šī Tukuma ziedēšana, tie būs svētki kopienai vairāk vai mazāk. Un tad nolēmām, ka attīstīsim tēmu šo Tukumu kā vēsturisko dārzu pilsētu, Šošķautni. Par Šošķautni runāsim vairāk vai mazāk. Tāda divi lielie punkti un fokusi šajā dienā būs jāšanas sacensības konkurā, kas būs Pauzeru pļavās šajā dienā, un to organizē lejnieki.
Pauze ar pļavās. Jā, Kur tad viņi nabaga jāspa? BMX trasi vai? Kur tur te? Viņiem būs pauze ar pļavās, tur, kur mums parasti ir svētkiem, svētkos lielā skatuve. Tur būs starptautiskas sacensības. Tātad tur būs šīs. Tas ir viens no tiem fokusiem. Un savukārt mūsu lielais fokus ir ielas zīmējums. Mēs gribam radīt šo ziedošo tukumu vai tukuma dārzu pilsētas atspūgu ielas glaznojumā. Un esam uzrunājuši mākslinieci Kristīnu Luīzu Avotiņu, kas ir piekritusi veidot šim ielas glaznojumam skici, zīmējumu. Spilgts kaut kas. Jā, tieši tāpēc mēs viņu arī uzrunājām, protams. Un kurā vietā? Šobrīd ir iecerēts, ka mēs glaznosim ielu no Dārza ielas līdz Pauzera ielai, visu šo nogāzi, lai viņš arī pēc tam skaisti varētu eksponēties arī fotogrāfijās. Tur Zirga iela pa vidu, kā Dārza iela. Lielā iela. Lielā iela. Es domāju, kā tad Dārza iela, kā tad mēs tiekam uz Pauzeru. Lielā iela no Dārza līdz Pauzeru. Šī aktivitāte uz ielas, tas būs uz asfalta. Tas tur nebūs paliekoši. Uz sienām vajadzēja, uz sienām. Nē, tas būs tas glaznojums, viņš bišķiņ ilgāk būs, kamēr noskalos ar lietu vai ar mehāniski viņa notīrīs, kaut kāds brīdiņš paies. Bet tā būs tā svētku performance, un es domāju, ka tas būs to vērts, jo... Doma tāda, ka piedalās visi, katrs, kas grib, nāk ar savu krāsiņu. Nē, ar savu krāsiņu nenāk. Krāsiņu mums būs, bet varēs katrs... Būs asistenti, kas arī pati Kristīna Luīza Avotiņa piedalīsies šajā procesā, un tad būs asistenti, un katrs varēs pielikt roku šī tukuma dārza ziedēšanas glaznā uz ielas. Jā, tas ir viens tāds centrālais notikums. Tad savukārt parkā mums būs programma, kur būs dienas iesākumā būs tāda vairāk izzinoša, izglītojoša un izklaidējoša saturs par dārziem un par ziedēšanu un par ziediem un par ziedu kompozīciju veidošanu vai kaut kādas radošās. Tie būs pieauguši cilvēki, tur darbosies. Un kurš to ir uzņēmies, to organizēt? Mēs šobrīd, mūsu darba grupa ir tā pati, kur parasti strādā pie Rožu svētkiem. Un tad Anika Stikāna pieaicinājuši, vai viņi ne? Viņi jau tagad tā izsācēja. Mēs šobrīd runājam par tāds dārzu sadaļa un izglītojošā sadaļa ir vairāk Ingrīdas pārziņā. Un tur tiek uzrunāti speciālisti, bet tas fokus ir bišķiņ savādāks šobrīd. Mēs gribam to mūsdienīgo piesitienu tajā visā sadaļā, varbūt arī, piemēram, par dārzu fotografēšanu. Jā, tādas kaut kādas bišķiņ tās šķautnes bišķiņ savādākas paskatīties. Un arī radošās darbnīcas tās, kas būs tur, tās arī būs pieaugušajiem vai pamatām. Ģimenes jau gribēs, kuras tas bērns, kaut kā viņas jānodarbina. Būs jau kaut kas arī bērniem, vienkārši tas fokus varbūt nebūs tik ļoti uz bērniem un jauniešiem. Tas ir tur, kur Jāņu pasākums, tajā brīvajā pļaviņā, tur tas viss. Parka teritorijā, jā. Būs arī vakarā, protams, būs arī skatuves programma, un tur tas koncepts ir vairāk tāds, ka mūsu mākslinieki uzstājas kopā ar kādiem citiem māksliniekiem. Piemēram, vienu. Jūs negribat visu atklāt, kaut ko vienu. Piemēram, Rikards Jakuško dziedās kopā ar Jelgavas Big Band sastāvu. Ne pilnu sastāvu. Viņš jau tur ir. Viņš ir Jelgavas Big Bandā, vai ne? Viņš ir tās darba. Tas mums ir zināms, varbūt vēl kādu. Tagad jūs man samulsinājāt. Prāta vētra vai nebūs? Man te kolēģi prasa, prāta vētra arī būs? Nē, prāta vētra. Nē, Agita. Prāta vētra pagaidām vēl nebūs. Mēs gaidīsim, ka viņi aizies pensijā. Tad viņi mums būs. Kā visi šie lielie mākslinieki, ka viņi gribēs vienkārši izklaidēties, atbraukt pie mums. Jā.
Jā, bet šī programma būs Drīz būs atklāta, ja mēs to redzēsim, jāsako līdzi. Man ļoti svarīgs, es esmu ļoti iepriecināta, ka 18. jūlijas, jo pie mums viesosies vesela brigāda ar ukraiņu studentiem. Jā. Ko mēs te uzņemsim Tukumā kā nometnē, un līdz ar to arī būs iespēja parādīt pilsētu, jo mēs domājam, nekas nenotiek, viss pārakts, ka nav iespējams. Jā, šī arī būs tā reize, kad mēs esam aicinājuši arī vietējos mājražotājus un amatniekus. Būs arī tirdziņš, bet tieši vietēji. Tieši vietēji, šoreiz ir tikai un vienīgi vietēji, un patiešām to, ko mēs varam definēt kā mājražotājus un amatniekus, lai noturētu to fokusu uz vietējo kopienu. Uz vietējo kopienu un uz to skaistumu un uz to ziedēšanu. Rozes tirgosies jāpieaicina arī, jo tajā laikā, galvenais, ka pirkt, taču te gribēsies pirkt, tādu tirdziņu gribās ļoti. Tādu tirgotājiem, protams, vienmēr būs priekšrocība šajā gadījumā, bet jā, tirdziņš arī būs. Vēl šajā dienā Tukuma muzejs Pilstornī atklāja jaunu izstādi, kas ir veltīta literatūras tēmai. Kā mēs viņam klāt tiekam? Mēs mēģinājām tikt caur Avotielu, tagad ir Jā, tur var. Ja caur Avotielu, vai ne? Tagad bet, tur būs īpašs ceļš ar ziediem, ar kaut ko ir jāveido, citādāk tur klāt netiek aptuveni, vai ne? Galīgi, absolūti. Ļoti interesanti. Un Tukuma katoļu baznīcai šogad vasarā ir 130 gadu jubileja. Tur jau skaistas dārziņš. Jā, un arī šī kopiena ir nolēmusi šo jubileju svinēt. Un tur arī būs programma, kas būs tieši, tas koncepts ir saprotāts, kad ir baznīca un ir atvērta, draudze ir atvērta, tur darbosies kafejnīca baznīcas dārzā, kas tajā laikā noteikti tiešām būs skaisti ziedoši. Būs vienas dienas izstāde. Bet tā ir 18. datumā, jā. Un būs arī Vestarda un Elīnas koncerts. Katoļu baznīcā, viņi arī ir šīs draudzes locekļi. Jā, tā kā tur arī būs arī saturs arī vecpilsētā. Tad vismaz divi punkti noteikti ir zinām, iespējams, ka parādīsies vēl kāds. 130 gadu jubileja ir tāds pietiekami cienījams notikums, lai to nosvinētu. Šis ir super jaunums, vismaz man jaunums, gan jau droši vien te kolēģi jau to bija dzirdējuši, zinājuši, man tas ir jaunums, ka tāds liels pasākums būs. Varbūt par šiem lielajiem pasākumiem ir šī te Kurzemes, šis baleta pasākums, kad tas ir paredzēts un kad mums to ir jāgaida. Kurzemes klasika šogad koncepts ir veidots 2 dienu garumā. 26. un 27. jūnijas uzreiz pēc Jāņiem. Piektdienas vakarā šogad apdzīvojam Durbas pils pagalmu, jo gribējām nākt uz pilsētu tomēr, jo tā ir arī mūsu prioritāte tieši domāt par pilsētas iedzīvotājiem pirmkārt un arī par šīm te pilsētas vietām, lai iedzīvinātu viņus vairāk. 26. datums piekdienas vakars ir mums kamerorķestra Davins Pīro kamerata koncerts, kas ir mākslinieckais vadītājs šim orķestram ir violinieks Danils Bulājos, par ko es domāju, ka visi droši vien zina, kas viņš tāds ir. Jā, bet es nezināju, ka viņš vada orķestru. Jā, šis ir brīnišķīgs jauns, gan jaunu izveidos, jau gan viņi pastāv jau pāris gadus, bet arī tur spēlē jauni muziķi, tiešām jauni gados, jauni, ļoti spilgti, brīnišķīgi, talantīgi jauni cilvēki. Programma izvēlēta ļoti demokrātiska, lai būtu šī iespēja ikvienam, kurš grib, varbūt arī, kurš nav tāds ierasts klasiskās muzikas klausītājs, lai arī būtu pieejama šī programma. Solisti būs Daniels pats, būs čeliste Guna Šnē un vibrafonists Reinis Tomiņš. Visi jauni, ļoti, ļoti talantīgi muziķi.
Nu, viņi ar šiem jau ir spēlējuši komplektā, jā. Man liekas, ka ir bieži mūsu jaunmokpilī, jā. Jā, iespējams. Vibrafonists nebija, bet ar čelistiem kopā spēlēšanu. Šo koncertu vadīs mūzikas žurnālists Edgars Ragīnskis. Arī. Tas vien, jā. Viņam, protams, patīk rast celebrētas vairāk, bet Ragīnskis arī ļoti labs, jā. Nu tā, tas mums ir piekdienas vakarā. Bet tas ir Durbes pils pagalms. Tas ir tās bažas par pagājušā gada koncertu, par Ventspils orķestru, kā lūk brauc ar traktors garām vai lidmašīna, un faktiski vai ir domāts kaut kā pavērst varbūt to skatu, jo tur bija kaut kāds šis te akustiskā problēma. Bija šie klusie piano, un viņas būtībā šie skaņdarbi tika izjaukti ar to. Jā, nu mēs laikam tā 100% no tā nekad nevarēsim izvairīties. Ja mēs organizējam pasākumu ārtelpā, tad mēs vienmēr būsim pakļauti laikapstākļiem un kaut kādiem, nezinu... Traktori varbūt, ka vajadzētu jājautā policistiem, lai vienkārši traktori tajā brīdī nebrauc. Ja? Jā, bet tad es atceros, ka bija kaut kāds vienu gadu bija kameramūzikas koncerts, kur savukārt kaimiņu mājā kāds pļāva zāli visu laiku. Ja? Un tad es gāju un teicu, lūdzu, varu pārtrauciet, jā. Bet, tie ir apstākļi, kurus droši vien mēs nevaram ietekmēt. Mēs darīsim visu, protams, lai... Mazliet jau var, ja laikus sagatavo, tā sadarbība ir ar municipālo policiju, teiksim, pēdējais koncerts, kas bija Durbē šai te muzeja nakts laikā, ja, kad bija tas izcēlēs Imanta Kalniņa koncerts, ja, kur pēkšņi būtu bijis vajadzīga šī te policijas klātbūtne. Ja mēs kaut kā pēdējā laikā nekādas apsardzes, neko tādu, jūs taču netērējat līdzekļus īpaši pieaicināt. Mēs ņemam apsardzes tur, kur mēs paredzam, ka tur varētu būt vajadzība. Tas ir, protams, kad nakts pasākumi. Jā, bet kas te varēja paredzēt? Tas jau bija nakts pasākumi, bet Imanta Kalniņa koncertā un ģimene un ar bērniem, ja, un divas ģimenes tur tiešām bija nepieciešama policijas iejaukšanās. Ja, varēja būt ātrāk, ja, un būt citādi mazliet, vai ne? Un tas droši vien, ka par to jums arī jādomā. Jā. Tam jūs līdzekļus netērējat, tam arī naudas. Šķiet, ka, tas ir šķiet, ka uz tādu koncertu, un turklāt tas ir biļešu koncerts, tas ir bišķiņ arī savādāka situācija. Muzeja naktī ir, pirmkārt, tā ir naktis jau ļoti vēlu. Es pieņemu, ka mums vajadzētu domāt par to, varbūt, ka nākamajā reizē tomēr bišķiņ ātrāk prasījās, 1:40 minūtes bija pat traku. Jā, tie 11 jau ir ļoti, ļoti vēls, un tad ir kaut kāda sabiedrības daļa, kas ir sapriecājusies uz to brīdi jau un nāk uz brīvdabas koncertu. Tā tas notiek. Bet, ja tas ir biļešu pasākums, tad tur jau bišķiņ tomēr tā auditorija tomēr segmentējās jau bišķiņ savādāk. Bet tad ir atkal apsardze. Jūs zināt, cik ir grūti, kur tās problēmas. Kāpēc vieglāk man ir tā teikt atrast ģenerālu sponsoru neko, jo ko nozīmē apsardze? Nosekt visu laukumu, kultūras pasākumu, lielie izaicinājumi agrākie. Ja? Kā mēs uzliksim žogu, kā mēs nosargāsim, atkal ir vajadzīga firma, kas tā teikt, biļetes pārbauda, ja lai tik bez biļetnieku nenāk un kas vēl nekās. Šie ir tie izaicinājumi, ko jūs kaut kā tā nemaz neuztraucaties par to, ja? Nē, Durbes pilīs pagalmā es tiešām par to neuztraucos, jo, ja kāds gribēs ielausties simfoniskās muzikas koncertā, lai viņam tiek, lūdzu, lauzieties. un tad nākošā diena ir balets, jā? Nākamā diena ir balets, jā, un tad tā diena jau būs garāka. Tas sākums ir 5:00 un līdz pat vēlam vakaram. Divas daļas. Šobrīd apkopojam vēl pēdējos dalībniekus pirmajai daļai, kas ir domāta un veltīta jaunajiem māksliniekiem. Un, tas, kur mums pašiem, protams, tā kā gribās uzsist uz pleca, un par ko ir liels prieks, ka tā vēlme piedalīties ir liela ļoti, un ka tie dalībnieki... Kas ir tas burkāns? Jūs piedāvājat konkursu? Nē, tas nav konkurss. Es domāju, ka tā ir vienkārši iespēja uzstāties. Tā ir problemātiski jauniem māksliniekiem. Jā. Ka tā ir reāla platforma ar... Jā, par to arī žēlojas. Mums varbūt, ka vajadzēja arī jaunās operdziedātājas. Mums rekrutēri ir savējie. Varbūt. Gados jau kā tas par to varbūt, ka ir jēga padomāt. Jā, jo es domāju, ka noteikti neatteikt. Jā, ne Mihailova,
Nu, jā, Mums ir tās daudz karjeru dejas, gatavu dziedāt. šajā gadījumā tas balets, protams, tas ir Centrālais, jā. cieši saistīts ar Lienu un viņas profesiju un kaislību dejā līdz, protams, ka tāpēc ir varbūt šajā gadījumā deja. Bet, jā, jaunajiem māksliniekiem iespēja uzstāties pietiekami lielas auditorijas priekšā ar skatuvi un teiksim, es ceru profesionālu menedžmentu, tad tas... Būs, kur tāpat ir jau, kāpēc teikt, ka ir jau. Nu, mēs lielus pasākums esam gandrīz iztērējuši visu sarunas laiku par šiem te iepriecinājumiem. Mēs absolūti vienu tādu lielu jomu, ar ko parasti saistījās kultūras, mums vispār neesam pieskāruši, un tā ir pašdarbība. Amatieru māksla. Amatieru māksla, lai tā būtu, jā, tas labāk skan, jā? Pašdarbība, tas nav komplementējoši. Ka paši kaut ko nezinu, ko darbojas un absolūti nesakarīgi, un viņus pat neviens nevada un nemāca, jā. Nu, tad kā šobrīd mums ir ar šo te amatieru mākslas kolektīviem, šķiet, ka tas arī ir gan izaicinājums, gan iepriecinājums, gan, tāpat kā visas citas lietas, jā. Vadītāji, atalgojums, dalībnieki, kvalitātes. Mums šobrīd, paldies Dievam, ar vadītājiem, ar kolektīvu vadītājiem viss ir kārtībā. Mēs esam kaut kādu vienu brīdi bija mainība diezgan liela šajā te personāla sastāvā. Nu, ne liela, bet bija kaut kāda mainība. Ja, būtiski Noktirnē mainījās, kur likās, nekas izcilāks par Sanitu nevar būt, un šie te milzīgie projekti un pēkšņi ne, un viss. Ka tā ir kultūras iestāžu vadītājiem noteikti katrs amatieru mākslas kolektīvu vadītājs, kurš nolemj ar kolektīvu vairs nestrādāt, ir milzīgi liela sāpe un izaicinājums, jo šobrīd atrast vadītāju kolektīvam ir sākumā šķita, ka gandrīz neiespējamā misija, it īpaši tas saistās, piemēram, ar deju kolektīvu, bet mums viss ir labi. Mums visiem kolektīviem ir vadītāji, un ir pat vokālie pedagogi, un ir pat kormeistari. Un tur, kur nav, tur būs, vai tur tiek piesaistīts, atkal ir tas tā iespēja piesaistīt ārpakalpojumā, kas arī ir laba iespēja šobrīd. Izaicinājums, kas attiecas uz amatieru mākslu, ir noteikti sastāvs, kolektīvu dalībnieku sastāvs. Tas ir, es domāju, visur. Mēs neesam izņēmums, un droši vien, ka tā problēma būs arvien lielāka. Droši vien, ka būs tā motivācija, kāpēc uz to kolektīvu nāk, vai es tikai gribu padziedāt, vai es gribu arī kaut kur piedalīties, ja vajag koncertu, tāpat kā jebkurš mākslinieks. Acīm redzot, ir šī komponente. Mums ir, es gribētu domāt, ka mūsu gadījumā ikvienam no mūsu kolektīviem ir iespēja radoši izpausties. Jā, šobrīd pēdējos gadus nav iespējas, aizbraukt uz ārzemēm uz starptautisku konkursu. Vismaz par pašvaldības naudu, par savu naudu brauc lūdzu. Bet mums ir kapacitāte, lai atbalstītu šos kolektīvus pie kaut kādas projektu iniciēšanas, rakstīšanas, finansējuma piesaistes. Mums neviens nav pliks. Visi ir, protams, ka vienmēr dejotājiem vienmēr būs par maz tautu starpu kārtu. Un tas viss ir, protams, arī ar laiku nonēsājuši, novecojis, tas ir jāatjauno. Bet jums ir paredzēts budžetā, tas ir ne tikai kultūras nama, bet pašvaldība arī paredz šiem te kolektīviem. Tas ir tieši pašvaldības budžetā. Mūsu kultūras nama budžetā ir, tad man ir ja ir nepieciešamība kaut ko piefinansēt, es, protams, atrodu kultūras nama budžetā nepieciešamo iztrūkumu, to mēs īstenojam. Bet tā saucamais mīkstais inventārs, tas tiek finansēts no pašvaldības līdzekļiem katru gadu. Mēs rakstam pieteikumu, kas mums ir vajadzīgs, un attiecīgi tad tur ir komisija, kas izvērtē visus pieteikumus, un visiem nekad neiedod visu, protams, jo tas nav iespējams. Bet katru gadu mēs paši, protams, viņus sarindojam kaut kādā prioritārā secībā, un tad
pliks neviens gluži nav. Vai ir kaut kāds kolektīvs, kas tā kā jūs redzat, iet ļoti grūti un tiešām būs, vai īsti pats tas kolektīvs izčākst, jo nav dalībnieku, ja nav īsti arī tā satura, varbūt nav vēlēšanās, nav tā radošuma vairs? Jā, mums ir daži tādi, bet droši vien, kad es... Nesauksiet droši vien, jā. Mēs šobrīd, mums kā reiz arī ir pārunas par to, vai tas ir to vērts. Bet es domāju, ka tas vispār kopumā tā ir tā tendence, kas tikai attīstīsies, tieši šis dalībnieku sastāvs. Un es domāju, ka mēs kaut kādā brīdī noteikti pēc gadiem nonāksim pie jautājuma, vai tiešām mums ir vajadzīgi 6 kori ar puskanapu sastāvu. Ar 3 pārskrienošiem tenoriem, vai varbūt piemēram. Mums vajag 2 kārtīgus korus ar pilnu sastāvu. Tas droši vien, tur ļoti daudz... Jā, gribētos tā, jā. Tur ir daudz arī tās sadarbības. Tas varbūt ir valsts, par kuriem runājot, tas ir valsts uzstādījums. Ja? Šis te ir tas dziesmas svētku zināmā mērā birokratizācija, kāda viņi ir, ja, ka tāpat laikā skolām varbūt šo dziedāšanu noņem nost, kur nāktu tie jaunie dziedātāji, varbūt būtu tā jaunā pieredze. Un tāpat laikā uztur, zināmā mērā pat mākslīgi labi apzinoties, ka daudzos kolektīvos nav šī pilnā sastāva. Mēs to visi lieliski zinām. Un tas tiek mākslīgi uzturēts. Bet mums ir daudz kolektīvu, skaitliski ļoti daudz. Jā, bet tas ir radīt. Tas ir tas, par ko mēs tagad runājam. Ir cerība domāt tā, ka tie tā stikla bumbā mēs atkal ieskatāmies, tā kristāla lodē nākotnē, tad droši vien, ka tam vajadzētu. Tā noteikti nav mana vēlme. Mans uzdevums un mans pienākums ir cīnīties par katru kolektīvu darbību, un es to arī daru. Bet mans pienākums ir arī izvērtēt tā finansējuma, izlietotā finansējuma lietderību. Ja es kaut kādā situācijā redzu, ka tiešām problēma ir, tad man par to ir jārunā. Jā, diktam vajadzētu, par to. Un vai ir kāds jauns kolektīvs? Mēs tagad runājam par to, ka kaut kas iet mazumā, jo tā otra tā šķautne, ko mēs redzam ārzemēs, rietumos, ja ka ir kaut kādi kopi, kam kaut kas interesē, tad tā ir tiešām viņu pašdarbība, vai vēlme sanākt kopā. Mēs gribam dziedāt korī, mēs meklējam vadītāju, paši meklējam varbūt paši finansējam to, meklējam arī šos dalībniekus uzrunājam. Vai ir kāds kolektīvs, kas šādā veidā veidojas? Es nezinu, vēl viena teātra kopa, kapela, kas kādreiz ļoti aktīvi bieži šobrīd nezinu, jo Krievs bija tās dvēseli, Armands Krievs. Šobrīd tādas kopienas nav, kas veidotos lēnām, ko es varētu nodefinēt, ka tas varētu pēc kāda laika pārtikt par kolektīvu, bet tas, ko es redzu, kur ir milzīgi liels iztrūkums mūsu pilsētā un īstenībā arī novadā, kaut gan mums novadā noteikti ir arī daži ļoti labi kolektīvi, ir folklora, un tieši tā, tā dimensija, kur ir jaunieši, varbūt ģimenes, un kur ir tā pārmantojamība, un kur ir tā muzicēšana kopā dažādām paaudzēm. Mums ir novecojis arī šie folkloras kustība. Ļoti iztrūkst šobrīd, un es redzu, ka tā, kaut vai skatoties uz savām meitām, es saprotu, ka trakums ir, tautas dziesmas, viss ir slikti, Skolā jau iemācījās. Tā ir tāda lieta, kas man šķiet, ko es visu laiku pie sevis domāju un skatos un meklēju iespēju kādā veidā šo pavirzīt, jo es redzu, ka tas potenciāls būtu attiecībā pret apmeklēt no tā dalībnieku viedokļa.
bet to brīnišķīgo, kolosālo, aizrautīgo, radošo vadītāju mums tikai vēl ir jāatrod. Bet es viņu noteikti atradu. Vēl pagaidām ir popgrupu laiks. Es ceru, ka uz to aurošanu tik daudz tos bērnus nevedīs. Ja? Un savukārt, tad, kā folkloras kops iet uz to autentisko dziedāšanas, to Rīklas, vai kā sauc, krūžbals. Ja, ka tas nav tās tautsdziesmas, varbūt par ko tu runāji. Nē, tā varētu būt vienkārši arī, tam nav jābūt tā kā, es nezinu, tieši, tur Burdona dziedātājiem, ja, bet tā varētu būt tautas muzicēšana, vienkārši, kur tu iemācies to tradicionālo, tās tradicionālās instruments. Tas ir tās kapelas, kas ir uz Latgali jāizbrauc. Tur viņas tieši ir šīs upītes kopienā ir ārkārtīgi labi šis ja izdodas aizbraukt, varbūt ar vienu tiešām ļoti. Viņi pat tikpat kā Alsunga, viņi mēģina šo savu kultūru vidi, to kopienas centru veidot, un tur tiešām ar ģimenēm ļoti interesanti ir Latgalē. Man ļoti patīk tas, ko tagad Asnata Rancāne, tā kustība, kas ir tā arī ģimeņu kopiena muzicēšana, tautas muzicēšana, ko viņi, man liekas, ka VEF kvartālā katru gadu rīkotos festivālu, un tas ir tas virziens, kurus skatos, kur mums noteikti arī... Tas ir tas sapnis, mēs atkal palaižam, lai top pirms Jāņiem, ja? Ka to mums arī noteikti vajadzētu. Vai ir kaut kas, ko es vēl nepajautāju, ko gribētos pastāstīt? Cik jums vispār darbinieku šobrīd ir? Mēs tā tīri skaitliski nepavērtējam, cik ir tā, man tagad ir tik un tik aizbilstamie. Man jāsāk skaitīt. Mēs esam kopā ar visiem kolektīvu vadītājiem un speciālistiem, kas strādā kopā, kas apkalpo šos amatieru mākslas kolektīvus. Mēs esam nepilni 60. Tad mazais kolektīvs, tas ir, vajag pieaudzēt lielāku, lai var teikt, es vadu lielu kolektīvu. Nē, man pietiek ar to, paldies. Bet tas ir ar visiem amatieru kolektīvu vadītājiem. Jā, kas, protams, ikdienā mēs esam daudz mazāk, tā grupiņa mēs esam, 4 apkopēji, birojā mēs esam 5, tehniskie 4, kādi? 13. Es saskaitīju 13 cilvēkus. Jā. Ja ņem tehniskos nost, tad ir tie, kas varētu veidot saturu un domāt par šo te kultūras pamatu tieši pilsētā, iznāk tikai 5 cilvēki. Tie satura veido reāli 2. Pārējie mēs... Tiešām par maz. Administratīvi, lielākā daļa tā cilvēku resursu aiziet tieši pasākumu apkalpošanā, vairāk vai mazāk. Bet tas ir tehnisks darbs pēc būtības. Jā, tas ir komunikācijas darbs. Kur tas radošais? Es domāju, kur tas radošais pienesums tātad ir tikai no 2 cilvēkiem. Jums tiešām vajadzīgs vēl kāds. Kas ir producents pēc tā viss, kurš skaitās? Producents? Jā. Producents esmu es. Vienīgais producents visā tajā, jā. Bet kurš būs tas, es domāju, tas urdītājs uz šādiem te kultūras pasākumiem tiešām ir par maz, vismaz, lai dažādotu to tiešām. Jā, mēs ir kaut kā esam, protams, ka tur mums ir kaut kāda segmentācija, iestrādā vai ar manu kolēģi iestrādā vairāk ar kolektīviem, jā. Viņas atbildība ir tieši kolektīvu kustība un viņu aprūpe un viņu projektu arī. Bet arī tehniski ļoti strādā. Skatos, viņi ved kolektīvus, ved ar mazo busiņu, pati sēž pie stūris, pati kārto, pati iet un visu darbojās. Arī tāda kalī simtroča veidojās jums šie te darbinieki. Jūs viņus ārkārtīgi nodarbina, un algas nekādas, būs jārunā ar vadību. Jācer, ka noklausīsies šo te, un ka padomās, ka noteikti ir, bet jums sola, paši esat domājuši, to vietiņu jūs esat atraduši, kas tas būtu, ko jūs gribētu, režisors vai mums vēl vienu labu ziņu, 3 labas lietas, mēs 2 esam aizsūtījuši visumam, 3. Nē, mums vajag vienkārši stabilu budžetu pasākumiem, kur mēs varam, kur mums ir rocība pieaicināt šos te māksliniecisko resursu pēc vajadzības un pēc satura. Tāda kā projektu vadība jūs neredzat, ka vajadzētu, ka kaut kāds šeit ir?
Vajadzētu droši vien, jā, noteikti vajadzētu, bet tad droši vien, ka nebūs prioritāte. Producente, projektu vadītāji, mēs tādu varam pieteikt, cenšoties nopaļot šo te vizīti karti, un tad var teikt, ka gan producente mūsu kultūras pasākumi, jā, gan projektu vadītāji, gan kolektīvu vadītāji, un starp citu arī vizionāri, mēs tā jutām, sarunas laikā es jūtu, ka ir tā vīzija par to, kā šai lietai ir jātīstas. Un es ceru, ka tā gan kopiena, gan izdosies, lai top. Paldies, skatītāji, paldies, Aneta. Paldies, Ivana.